Sveiki, sveiki. Nu tā, vēl uzdevums uh, par urnām, par bumbiņām. Un šoreiz ir tā, ka izvilka divas bumbiņas un ielika otrajā urnā. Un tas nozīmē, ka mums ir trīs iespējami rezultāti. Tātad izvilka divas bumbiņas. Un es tos gadījumus apzīmēšu šādi. Zils, zils viens, zils, sarkans viens un sarkans, sarkans viens. Tātad jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē. Izvilka divas zilas no pirmās urnas. Tātad zils, sarkans viens nozīmē izvilka vienu zilu un vienu sarkanu no pirmās urnas, un tad ir sarkans, sarkans. Izvilka divas sarkanas no pirmās urnas. Jā, loģiski. Un, jā, kā es to varu izreikināt? Ja izvilka zilu un zilu, tad sākumā mums bija 8 no 13, un pēc tam izvilka kādu no atlikušajām, no atlikušajām 12, kādu no 7 zilajām. Un tā kā es pateicu, un tas nozīmē, ka pa vidu ir reizinājums. Es pagaidām nedomāšu par to, cik liels tas ir. Kā ir ar zilu un sarkanu? Tātad sākumā izvilka zilu, un pēc tam izvilka sarkanu. Un joprojām 5 sarkanas neskartas bumbiņas. Bet varēja būt tā, ka sākumā izvilka kādu no sarkanajām, un tad izvilka zilu. Mēs redzam, ka tas vienkārši ir tas pats, vienkārši divas reizes. Un tad, ja būtu divas sarkanas, tad būtu 5 no 13, un pēc tam otrreiz 4 no 12. Un katrā gadījumā divi apakšgadījumi. Vai nu izvilku otrā reizē to zilo, vai tomēr sarkano. Es neskaidrošu, gan jau, ka šoreiz saprotu, kas tur ir. Kaut gan ir vēlams pateikt. Tātad mums tagad ir 11 jaunas bumbiņas. Ja izvilku divas zilās, tad bija 3, tagad ir 5. Pretstatā 11. Šeit izvilku vienu zilu un vienu sarkanu, tātad 6 11 pret 5 11. Tā paga. Nē, 4 11, jo tagad bija 3, tagad ir 4. Pret 7 11. Labāk nodzēsīšu un pierakstīšu daudz smukāk. 4 no 11 un 7 no 11. Un visbeidzot, ja būtu divas sarkanas izvilktas, tad zilo skaits nemainītos, bet sarkanās nu jau būtu 8. Un tāpēc tagad es rēķināšu, kāda varbūtība, ka izvilku otro bumbiņu zilu. Un es ietaupīšu šoreiz uz simboliem. Vispirms ir tas pirmais reizinājums, kam es pierēzinu klāt 5 11. Pēc tam es vienkārši rakstīšu divas reizes 8 13 un 5 12, reiz 4 11. Un visbeidzot 5 13, 4 12, 3 11. Un es mēģināšu šo visu vienkārši ievadīt kalkulatorā. Novēlēt man veiksmi. 8 reizes 7 reizes 5, līdz ar 13 dalīts ar 12 dalīts ar 11. Pierakstīšu starprezultātus, lai pēc tam ir vieglāk. Starprezultāti, ja rakstam ar starprezultātiem, bieži vien ir vieglāk pēc tam pārbaudīt, kas bija pareizi un kas varbūt nesakrīt. Plus 80, 429, plus 5 143. Un es šos starprezultātus saskaitīšu. 70 dalīts ar 429, plus 80 dalīts ar 429, plus 5 dalīts ar 143. Strādās, tas vienkāršojas uz 5 13.
Kāda laimīga sagadīšanās, bet tāds ir tas rezultāts. Tad varbūt tie, ka mums būs zieda bumbiņa, ir 5/13.